Česki Budijovets kluba spēlētājs, visu karjeru. Un Ripavārtos atkal kļūdījāmies savu vārtu priekšā. Holiks hokejā ļoti slavēts, protams. Un es jau teicu, ka šim jauneklim ļoti seko arī okeāna otrā krastā. Nu, visticamākais, ka tiks draftēts. Cipulis. Cipulis apslido vārtus, metiens, Širokovs un Ripavārtos! Aleksejs Širokovs! Pēc Mārtiņa Cipuļa un Ģirtāngapāna piespēlēm arī. Šajā epizodē, metiens, redzam, uzreiz neapturot Ripu, tur padus šķiet, starp padus un kaut kur izspruka cauri Ripu un Kovarš nespēja to aizturēt. Uzvar iemetienā Čehi atkal, Krajičeks. Un vārtu priekšā tur divi Čehi un Ripa tomēr ir vārtos. Jā, nu nenosargājām savu vārtu priekšu. Pārāk pasīvi nospēlējām savu vārtu priekšā. Divus metienus vismaz izdarīja Čehi. Nu, redzam, atspēle un pats lauzās. Redzam, pirmais metiens, otrais un jā, Petružaleks. Jā, piesteidzās un... Kašpars pirmais divus metienus izdarīja un pēc tam Petružaleks apsteidz Mārtiņu Cipuli. Rezultatīvākais Habarovskas komandas spēlētājs tikai tagad. Širokovs, Ankipāns. Labā atspēle, bet nērti bija Sotnieks un Ripavārtos! 3-2. 2-3 pareizā. Ļoti precīzs metiens. Skaidrisko vairākumu Latvijas izlasēja. Sotnieks. Nu, ne pārāk spēcīgs, bet ļoti precīzs metiens. Redzam, Ripa. Ļoti ass, plaukstas metiens. Laba Ankipāna atspēle. Un zem pārlikņā metiens. Krišāns Rēdlīgs, Miķelis, Jekimovs. Netrāpa vārtu stūrī. Lieliski izspēlē šo kombināciju. 6-4. Un nobloķē metienu, vēl viens Girts Ankipāns. 21 sekundi pirms pamatlaika beigām Latvija izlīdzina rezultātu 3-3. Sagaida partners Miķelis. Nu, redzam, Rahuneks neļāva izvērsties Miķelim. Cibujskis. Metiens. Kovārš un Kovārš paspēja atgriezties vārtos. Aleksandram Maciejevskim bija izcila iespēja. Skatāmies vēlreiz. Šķiet neizdevās kā nāks par Ripu trāpīt Maciejevskim. Tā jau lidoja vārtos. Un Edgars Masāļskis. Kurš kuro? Metiens un Ripa nav vārtos. Edgars Masāļskis glāb komandu. Jakub Kovāržu. Un Ripa vārtos! Precīzs metiens. Robertam Bukārtam un Jakubs Kovāržs bija bezspēcīgs. Nu, Jakubs Petružaleks pret Edgaru Masāļski un Ripa vārtos. Nu, ļoti tehniski nospēlē Jakubs Petružaleks. Nu, Lievskis kā otrais izpilda pēc spēles metienu. Liekam šai ziņā uz vienu plauktiņu. Un Kovārš. Edgara Masāļski. Pārvārtu. Negrāds. Plusiņš Masāļskim. Un Jakubu Kovāržu. Ripa nav vārtos. Ļoti viltīgi. Ieslidināts starp kājsargiem centās Miķels Rēdlīgs, bet Roberts Bukārts pret Jakubu Kovāržu. Dubls 2 un šoreiz Jakubs Kovāržs glāb komandu. Vārtus pagaidām. Un otrreiz tikpat precīzi nospēlē Jakubs Petružaleks. Nu, Čehija uzvar, bet labo sniegumu šajā mačā. Ar katru nospēlēto minūti Latvijas izlase spēlē labāk un labāk, un mēs ceram, ka šī tendence turpināsies arī nākamajos pārbaudas mačos.